Dāvanas vienmēr rada prieku un dod arī tādu siltumu sirdī par to, ka savu darbu esmu paveikusi godam. Un šoreiz esmu saņēmusi dāvaniņu no Kristīnes. Pieturpunkti.lv. Tūlīt īsi arī par viņas stāstu. Kristīne pie mums griezās ar lūgumu izveidot zīmola interneta veikalu, un mēs ķērāmies pie darba. Kristīnai jau tika izveidots pamatīgs klientu loks jau vairāku gadu garumā. Pietrūka tikai interneta veikala. Šis interneta veikals tika radīts ar tādu īpašu pieskārienu, tieši ar tādu, kāda ir Kristīna. Nav jau nekāds brīnums, ka viņai atlika tikai pačukstēt saviem sekotājiem par to, ka viņai ir savs interneta veikals, un tas kā raķete uzšāvās gaisā. Un skatāmies, kas mums te ir. Lenormand kārtis, 36 personības, Kristīne Artimoviča. Paciņā man ir arī glīts apsveikums un grāmata, kā tās kārtas izmantot. Un droši vien ne tikai. 36 Lenormand kāršu unikālās personības, kas apdzīvojas katrā lapusē. Fantastiski. Reku pati autore. Pie katras lapas puses, pie katras kārtas ir Kristīna piestrādājusi, ir pielikusi savu roku. Šīs kārtas ir radītas ar sirdi un dvēseli tieši tāpatās kā viņas mājaslapa. Un tieši tāpēc arī šis viņas internet veikals uzšāva gaisā kā raķete, tāpēc, ka Kristīnai jau ir sekotāji, kuri tic viņai, kuri tic viņas darbībai, kuri tic viņas ieteikumiem. Arī es noticēju. Un nu lūk, ķeršos pie lietas, paskatīšos, kā praksē šīs lietiņas var izmantot. Man dāvaniņā nāca arī pildspalviņa, un ko es vēl pamanīju pašķirstot lapas puses. Man šeit ir ieraksts. Laura, paldies par tavu nesautīgo un silto atbalstu. Ļoti novērtēju tavu cilvēcību, Kristīna. Paldies! Grāmatā ir aprakstīts par to, par ko ir šī grāmata. Te ir aprakstīts arī par kārtīm, kombinācijā ar negatīvām kārtīm, pa attiecībām, pa veselību. Izstāstīts par katru kārti, ko kārtas nozīmē, un pa darbu, pa veselību, pa finansēm, attiecībām. Nu, šai grāmatai ir jāiziet cauri, tā ir jāpapēta, te ir arī afirmācijas. Jāpapēta un jāmēģina tas darbiņš likt lietā. Skatīsimies, kas man no tā galu galā sanāks. Es pieļauju, kad sanāks neslikti, jo šeit ir pilns apraksts par visu šīs te kāršu kavas saturu, ko katra kārtiņa nozīmē un kā to likt lietā, kā arī, kas ir jādara, vispār pašā sākumā, kas ir jādara, ko darīt. Darbs ar 3 kārtīm, darbs ar 4. Jā. Nu, ko es varu teikt? Ieiet Kristīnas mājaslapā, pieturpunkti.lv, palūkojiet par to, ko viņa raksta, paskatieties, ko viņa pārdod, un arī jūs varat tikt pie šāda te brīnuma jūsu mājās.